Padalīšos ar savu pieredzi, tirgojot vairākus gadus makšķerēšanas bikses, un par piemēru ņemšu FHM Guard Insulated modeli. Manuprāt, temperatūra diapazons no -10 līdz +10 ir tas, kad jūs patiešām gribētu, lai jums virsū būtu labas makšķerēšanas bikses. Jo Latvijā ziemā dažreiz atgādina rudeni, bet rudenī var būt augstāks nekā ziemā. Zinu, ka citi pērk kostīmus ar temperatūras režīmu -30 vai pat -40. Un tad man ir jautājums, cik reizes gadā var uzvilkt tādu kostīmu? Praktiskāk izvēlēties vidēji siltinātās bikses un lietot tos vairākus mēnešus gadā, nevis vairākas nedēļas, bet izvēlēties atbilstošo starpslāni, atbilstošai temperatūrai. Konkrēti šīm biksēm ir Torē dermizaks membrāna ar 20 000 ūdens necaurlaidību. Tas ir vairāk nekā vajag ziemas biksēm, bet tieši tik, cik nepieciešams, lai lietot ļoti slapjā rudenī, kad temperatūra virs nulles un gaž stiprs lietus, jo ar šādu mitrumizturības līmeni ūdens neiekļūs pilnīgi nekur. Primaloft izolācija ir ne tikai silta, bet arī ļoti viegla. Ar šīm biksēm var brīvi doties arī gar krastu vai aktīvi pārvietoties pa ledu, jo tās labi elpo un nebūs augsti no saviem sviedriem, kas burtiski iztvaikosies. Kā atšķirt lētu kostīmu no kvalitatīva produkta? Ir jāpaskatās tuvāk uz to, kā ir izpildīti elementi un kāds darbs ir ieguldīts pārdomājot katru niansi, kādas kvalitātes rāvējslēdzē, kā nostiprinātas vietas, kas prasa papildus noturību, vai kabetas slēdzas ar velcro, kas ar laiku var iznēsāties, vai ielikti magnētiņi. Jau pašā pamatā domājot par komfortu, šeit sānos ielikts elastīgs audums. Pareizajām biksēm jābūt ne tikai siltām, bet arī ērtām.